Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi, bagātīgi svētīti. Šodien es lasīšu no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļa, no 22. panta līdz 30. pantam. Pēc tam Jēzus un viņa mācekļi nogāja Jūdejas zemē. Un tur viņš kādu laiku uzkavējās un kristīja. Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salimas, jo tur bija daudz ūdens un ļaudis gāja un likās Jāņa kristīties. Gāja un likās kristīties, jo Jānis vēl nebija iemests cietumā. Tad Jēzus viņa mācekļi aizgāja šajā Jūdejas zemē, nogāja Jūdejas zemē, un viņi tur kādu laiku uzkavējās un kristīja. Un arī Jānis tad kristīja netālu no Ainonas, no Salimas, jo tur bija daudz ūdens. Un cilvēki gāja pie Jāņa kristītāja un kristījās. Un tad izcēlās vārda maiņa starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu par šķīstīšanos. Tad izveidojas tāda kā diskusija par šķīstīšanos. Vai tu esi savās domās, jeb savā sirdī, savā garā, savā dvēselē, savā iekšienē domājis par šķīstīšanos? Ka tu esi šķīsts, ka tu esi tīrs. Un ko nozīmē būt šķīstam, tīram, svētam? Ka tev nav kaut kādas nešķīstas domas, netiklas domas, netīras, bet ka tu esi šķīsts, ka tavas domas ir šķīstas, ka tavas domas ir gaišas, ka tu piepildies ar gaismu. Vai tavas domas ir gaišas, šķīstas, tīras un svēts, šķīstīts no visiem grēkiem, šķīstīts no visas netaisnības, šķīstīts no visas tumsas, šķīstīts no visa ļaunuma, šķīstīts no šīs pasaules. Šķīsts, amen, šķīsts un tīrs, ka tava dvēsele ir šķīsta, ka tavs gars ir šķīsts, ka tava sirds ir šķīsta, amen. Tad attīrīt no visiem grēkiem, no visiem sārņiem, no visa tā, kas tevi kādreiz nospēr. Šodien tu esi brīvs, jo Jēzus Kristus ir tas, kas dara tev brīvu, aleluja, un iepriecina tevi šajā dienā. Slava Dievam, jo viņš ir tavs prieka avots, un viņš ir tas, kas tevi šķīsta, un viņš ir šķīstīšanās avots, amen. Slava Dievam. Tie griezās, Rabi, tas, kas bija pie tevis, viņpus Jardāns, par ko tu esi nodevis liecību, tas lūk kristī, un visi iet pie viņa. Par Jēzu Kristu, viņpus Jardāns, lūk, tas kristī, un visi iet pie Jēzus. Un ko Jānis Kristītājs saka? Viņš ir cilvēks, nekā nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm. Tad cilvēks nekā nevar ņemt šeit virs zemes, ja viņam tas nav dots no debesīm. Un mēs ticam, ka Jēzum viss tika dots no debesīm. Un arī mēs, protams, savā dzīvē neko nevaram sasniegt, ja tas mums nav dots no debesīm. Jo kā Dieva vārdā teica, ka ja Dievs svētī, tad cilvēks kļūst bagāts pēc īpašām viņa paša pūlēm. Un tas nozīmē to, ja Dievs tevi svētī, tad tu esi laimīgs un tu esi svētīts. Un es domāju, ka ļoti svarīgi, lai Dievs tevi svētī šajā dienā, un lai Dievs svētī katru dienu tevi, un lai tu saņem dāvanas no debesīm. No Jēzus. Tas ir tas, ko es meklēju katru rītu. Kungs, es gribu saņemt no tevis. Kungs, es gribu piedzīvot tevi, Jēzu Kristu, kungs, un ķēniņu, piedzīvot tevi, saknoties, augt un dzīvot tevī. Amen. Jo cilvēks nekā nevar ņemt, ja viņam tas nav dots no debesīm. Jūs paši esat man liecinieki, kad esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņa priekšā, kam pieder līgavaina. Līgava, tas ir līgavains, bet līgavaņa draugs, kas stāv un klausās viņa vārdos, no sirds priecājas par līgavaņa balsi. Šis mans prieks nu ir piepildījies, viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Amen. Kam pieder līgava, tas ir līgavains. Amen. Kas ir Jēzus līgava? Jēzus līgava ir draudze. Jēzus līgava esi tu.
un es. Katrs brālis un māsa, mēs esam viņa līgava, un viņš ir līgavains, un mēs esam ar viņu sadarinājušies, salauzājušies, ne tikai sadarinājušies, bet salauzājušies. Mēs esam kopā ar Jēzu uz mūžu. Viņš ir mūsu līgavains, un mēs esam viņa līgava. Amen. Mēs esam viņa līgava. Jānis Kristītājs, kā līgavaina draugs, ļoti priecājās par to. Viņš priecājās, viņš redzēja, kad cilvēki reiz atdos visu savu dzīvi Jēzum un būs tādi, kas veltīs savu dzīvi. Jo Jēzus, tagad Pēteris gāja un teica, kas mums būs, jo mēs esam tevis dēļ atstājuši visu. Jēzus teica, jūs arī saņemsiet visu. Amen. Gan draugus, gan sievas, gan mājas, gan tu saņemsi visu. Amen. Tu vienkārši, citiem vārdiem sakot, tu varēsi baudīt šo dzīvi, priecāties par šo dzīvi, ja tu viņam atdosi savu dzīvi, ja tu atdosi viņam savu sirdi, savu garu, savu dvēseli un būs kopā ar viņu. Es atceros Rīgā, es liecināju kādai meitenei par Jēzu, un tad, kad mēs nonācām līdz šīs grēku un nožēlas lūkšanas, lai Jēzu iecinātu savā sirdī, es teicu, lūdz man līdzi, es atdodu savu dzīvi tev, Jēzu. Viņa teica, ko? To tik ne. Es savu dzīvi neesmu gatava atdot Jēzum. Es gribu, lai mana dzīve pieder man pašam, bet es zinu, ka mums savas dzīves ir jānodod Jēzum Kristum no Nācerets un jākalpo viņam un jāstaigā viņa ceļos, un tu būsi laimīgs. Domā par šķīstīšanos, domā par svētu dzīvi, lai tu esi kā šķīsts draugs viņa rokās, un ka viņš tev var lietot ne tikai šodien, bet ik dienas. Amen. Amen, 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 amen. Jēzus Kristus vārdā.